sveicināti kārtējā video ar mani. Tā kā jā, īstenībā mana diena jau ir īstenībā pusē, bet es sākumu nefilmēju, jo es atkal biju Daugavpilī un man liekas, tas tā kā nav īsti ar zirgiem saistīts un tā kā es to daļu nefilmēju. Bet es šobrīd esmu savā dzīvoklītī un es ar jums brauksim uz Stalli ar autobusu, tā kā mums būs jāiet uz autobusu, bet pirms mēs braucam uz Stalli, tad man vajag ieiet divos veikalos. Vienā veikalā man ir jāapskatās Aleksai Barotava un sāles trauciņš, kur novietot sāli. Tā kā ieiesim tajā veikalā. Un otrs veikals ir, cerams, ka tur būs krāsas, jo mēs esam sagatavojuši kārtiņas, kuras vajag nokrāsot. Tā kā man vajag atrast koka krāsu. Un jā, es īstenībā pat neesmu apdomājusi, kādas krāsas es gribu, šķēršļus un viss tās, bet ieiesim, paskatīsimies, kas ir nopērkams Krāslavā, un tad arī izdomāsim, kādas krāsas būs un ko mēs krāsosim un kā. Tā kā labi, tagad es ģērbšos un dosimies uz veikaliem. Esmu veikalā, atradu koka krāsas, bet tas nav tas, ko man vajag. Tā kā pameklēsim tālāk. Lūk ir. Es ceru, ka tas ir koks. Jā, tas ir koks. Lūk, ļoti dažādas krāsas. Paigi mazās stūbiņas, nezinu, man nepietiks tik maz. Kur apakšā ir arī lielākas. Tā kā jā, kur ir smukas zaļas krāsas. Ir oranža, sarkana. Īstenībā forši, kas filmē. Lūk, raku visas krāsas. Cik smuki violets. Varētu kādu šķēršļu violetu iztaisīt. Nē, violetē visi ir izpirkti, bet ir zili, sarkani. Īstenībā visāds violetē arī mazie ir izpirkti. Lielie arī nav. Žēl, violetā ļoti smuka krāsa. Cenas par šādu ir 8 eiro. Tagad viņām cenas ir dažādas. Cik interesanti. Bet jā, tagad es zināšu, kādas te ir krāsas, un tad varēsim plānot šķērslīšus. Tas, kur mēs tikko bijām, ir veikals Rumba, un par to veikalu vispār smieklīgs stāsts. Kad es tikko iepazinu Krāslavu, man likās, ka Rumba ir tā kā fitnesa centrs. Tāpēc, ka tā tik ir deja, vai ne? Ir taču deja Rumba. Man vismaz liekas. Tā fitnesa deja. Un jā, un te ir centrs Rumba. Un man ir tāds, wow, Krāslavā ir fitnesa centrs. Guess what? Nē, nav. Tas ir vienkārši. Tur pārdod tā kā krāsas, visādas mājai, dārzam lietas, arī būvniecībai tur ir. Tā kā ar fitnesu tur nav galīgi nekāda sakara. Iegāju veterinārijā aptiekā, nopirku Aleksai sāles trauku. Diemžēl barības trauka viņiem nebija. Aiziesim uz vēl vienu dzīvnieku, teiksim tā, veikalu. Paskatīties arī prasīju viņiem, vai viņiem gadījumā nav lucerna un pieši klies, jo tur, kur mēs pirkām, mēs nopirkām pēdējos maisus, tā kā es nezinu, kad viņiem būs pievedums, bet tūlīt aiziesim pajautāsim. Nu jā, tur iekšā es nefilmēju, jo tur tāda maza telpiņa un cilvēkiem bieži vien nepatīk, es filmēju. Tā kā jā, tagad aiziesim uz otru veikalu paskatīties. Lūk, šis tāds foršs veikaliņš, kur var visu kaut ko nopirkt, un kur ir lucerna, mēs arī Grifonam pērkām. Es nopirku zirgu kārumus, Barotavu gan es neatradu, un tur ir viss kaut kas, tur cukurbietes, kukurūza, rapsis, un tur tālāk ir arī, tur ir tā kā pilns ar visu kaut kādām barībām. Un kur soju var nopirkt, kviešu klies granulas, graudi, un kur ir tas, ko mēs pērkam, tas ir tā kā kvieša milti, klies, teiksim tā. Un jā, un tad cenas ir ļoti sakarīgas un ļoti patīk. Tā kā, ja kāds no Krāslavas skatās un nezinu, kur pirkt, tad lūdzu droši nākam uz šo veikalu. Lūk, šis ir tas veikals, te ir arī durvis, un tā kā te ir ieja. Tā kā jā, šajā veikalā, man liekas, visu var nopirkt. Vienīgais Barotavas nav nevienam, bet es zinu, ka viņiem bija. Es redzēju. Un pēc tam par ļoti lētu cenu. Un pēc tam šo te sāli, kur es pirku, es viņu pirku sāles trauciņu 5 eiro, un tur ir pa 3 eiro. Tā kā jā, vajadzēja sākumā ieiet tur, bet neko. Atnācu no autobusa pieturas līdz fermām, tad Valdis mani paņēma, dabūju mašīnīti, tur ir inventārs jau, un tagad dodamies uz Stalli. Varbūt pamēģināšu iztīrīt kādu boksi, bet man diezgan drīz jābūt dārtai uz straniņu.
Tā kā neko daudz es nepadarīšu, pēc kādas pusstundas viņa varētu būt, bet pusstundu var iztīrīt kādu boksīti. Tā kā jā, tagad dosimies uz stalu iztīrīt boksīti un gaidīsim Dārtu. Tā kā jā, es tīru bokšus šobrīd. Sāku ar Grifona boksu, lai gan parasti sāku ar Aleksas boksu, bet tā padomāju, kamēr Dārtas nav iztīrījuši Grifonam, jo nu tomēr priekš kam Dārtai mīcīties pa sūdiem, kamēr viņa tīra un saglo. Tā kā jā, Grifona boksis ir tīrs, baigi forši, ka man nevajadzēja slikt nekādas skaidas vai salmus, tāpēc, ka viss ir tīrs foršs. Šobrīd tīru Limeratas boksi un tad vēl Aleksas boksis. Limeratas boksis arī šobrīd izskatās diezgan ok. Nu, tur čučut palika. Tikai čupiņa. Tā kā, jā, es domāju, diezgan ātri es pabeigšu, un, jā, Dārtai jābūt kuru katru mirklīti jau. Pabeidzu tīrīt visus bokšus. Dārtas vēl nav, kas ir interesanti, bet gan jau tūlīt atbrauks. Vakar es nepaspēju iztīrīt bokšus, tāpēc, ka mēs diezgan vēl atbraucām uz stalu, un man bija 3 zirgi jāizstrādā, tā kā, jā. Un bokšus iztīrīja Valdis ar Mārtiņu. Mārtiņš ir Valda brālis. Un es kaut kād pirms vairākām dienām, varbūt nedēļām, biju teikusi, ka Valdis bija salicis par mazu salmu. Un šodien te ir vienkārši. Te ir tā kā tik daudz salmu, ka man tīrīt bija šausmīgi. Bet nu labi, vismaz man šodien nevienam no zirgiem nav jāliek salmi. Tā kā viss ir super, puper, labi. Tā, ka Dārta ir atbraukusi uz treniņu. Mēs ievedām jau Grifoniņu. Reku Dārta tīra kāņas. Dārta pamāja. Jā. Un jā, Dārta šobrīd tīra, tad sāk sagloties un mēs gatavojamies treniņam. Tik interesanti izskatās, ka tik mazs cilvēciņš saglo tik lielu zirgu. Bet redz, viņai sanāk. Man tik jāpalīdz seglus uzlikt uz muguras un iemaukts tā kā par ausīm, bet visu pārējo Dārta izdara pati. Nu, lūk, Dārta jau ir uz Grifoniņa, iesoļojas, paskatieties, kāds mums skats ir. Mums ir laukums tieši pie ezera, ļoti smuki izskatās. Un jā, šis ir mūsu laukums. Vakar viņš bija baigajos dubļos, šodien nav tik traki, bet nu vēl mitrs ir. Dārta ar Grifoniņu ierikšojas. Un paskatieties uz to super-puper bērnu zirdziņu. Viņš ir tā kā tik godīgs, es nevaru, tā kā reāli, ja uzkāptu uz viņa viņš skrietu. Un tad ir viņš ar bērniem, vienkārši tāds mīļumiņš. Tikko uzlikām Grifonam sedziņu, Dārta atsoļojas. Treniņš bija labs, Dārta centās izsēdēt Grifona lēkšus, kas nemaz nav tik vienkārši. Tā kā viņai jāpierot nedaudz pie Grifona gaitām, jo iepriekšējais zirgs, ko viņa jāja, bija tāds ļoti vienkāršām gaitām, ļoti mīkstām gaitām, un Grifons tāds nav. Tā kā viņai vajag atrast kopīgu valodu, bet uz beigām jau sāka sanākt. Tā kā jā, ļoti labi. Grifoniņš iet uz aploku, jo treniņš ir beidzies. No Dārta, kā tev patika treniņš? Ļoti labi Dārtai patika treniņš. Viņai arī sanāca šodien. Viss bija diezgan forši, Grifons gan pārbaudīja Dārtu, cik daudz Dārta prot un ko viņa zina, bet viss bija kārtībā. Tā, ka Dārta jau ir devusies prom, es ievedu savu jājamo zirdziņu, Aleksu. Tāpēc, ka Grifona man visu nolaupa, tad man paliek mazuļītis, ko jāt. Tā kā jā, tagad es viņu notīrīšu, uzlikšu iemauktus. Seglus gan es vēl viņai neesmu likusi, jo man ir liela nojās un ka mani segli viņai nedara, bet kaut kā šonadēļ rīt, laikam, atbrauc mūsu kalējs, kas saprot arī seglos un seglu fitingā. Tagad es viņam tad pajautāšu. Un jā, Aleksā. Un jā, un tad mēs zināsim, vai man ir jāpērk atsevišķi šobrīd segli, vai arī es varu pakrāt naudiņu un tad viņai nopirkt. Jā, viņai tāpat būs atsevišķi segli, bet atkarīgs cik ātri. Nu lūk, Aleksa ir iztīrīta un gatava darbam. Tur, kur viņai nedarēja iemaukti, es esmu izdūrusi caurumiņus. Tagad gan viss viņai ir uz maksimumu. Jā, tā kā, nu, bet vismaz viss der. Un mēs varam mierīgi iet uz treniņiem. Vienīgais zirdziņš, ko es varu pajāt. Mazā Aleksa.
Jājam bez segliem, bez ķiveres īstenībā ļoti nedroši, bet es viņai uzticos. Tā kā jā, uzliku iemauktus ar pavadām un mēs staigājam visur, kur acis rāda. Nav konkrēta mērķa, vienkārši, lai viņa pierod pie manis. Bet jā, kamēr es viņu tīru, jūs vienkārši visu esmu netīra. Un visu esmu spalvās. Tā kā jā. Limeratu šodien es vairs nepaspēšījāt, bet ar Aleksu, nu labi, Limeratu es mums nejāju, kur dot. Bet ar Aleksu mums vispār tikko bija super duper labi, tāpēc, ka viņa pirmo reizi rikšoja. Apzināti rikšoja ar jātnieku. Viņa sākumā vispār nesaprata, ko es no viņas gribu, jo kā tik es viņu sūtu uz priekšu, viņa sāk vienkārši ātrāk iet. Bet tas nav slikti, viss bija kārtībā. Es arī zinu, kā kreizī cilvēks uzkāp un tikai tad izdomā, ko viņš grib no zirga. Bet jā, pēc tam es tā kā riktīgi viņu sūtīju, viņa necēlās. Es izdomāju, ka es ieķeršos krāpēs ar vienu roku un ar otru roku tā kā, nu tu nevari ar roku uzsist pa pakaļu, bet tā kā pieskarties pakaļai, lai vispār uzzinātu, ko viņa domā. Un viņa tajā brīdī nobijās, ak, Dievs, cik es esmu netīra. Jā, viņa tajā brīdī nobijās un pameta mani. Nu, bet ne tā kā pameta, bet vienkārši palecās, jo viņa nobijās. Un viss, un kopš tā brīža viņa saprata, ko es gribu no bučiņām un papēdīšiem, kad es spiežu. Un uzreiz bija riksīši, bet nebija kreizī riksīši, es jebkurā brīdī viņu varēju pārvest un apstādināt. Un mēs parikšojām visu kaut kur apkārt. Tā kā jā, es vispār esmu šokā, vai šis ir reālis zirgs, vai tas ir kaut kāds gudrs cilvēciņš. Jo viņa ir tik gudra, man liekas, visvienkāršākais jaunzirgs, ar kuru es jebkad esmu strādājusi. Tā kā tik easy viņu ir iejāt. Cilvēki, ja jūs nezināt, kādu zirgu jūs savu gribat, un ja jūs meklējat hobijam, koņiki. Koņiki ir vienkārši the best. Nu labi, man ir pieredze gan tikai ar šo, bet viņa ir tik gudra. Tik ļoti strādāt gribošs zirgs, es nevaru. Es nevaru sagaidīt, ka es viņu pilnībā iejāšu, un tad mani bērni, audzēkņi varēs ar viņu strādāt, jo super, viņa būs super. Atraktu Aleksu uz aploku, un viņa tā kā neiet prom. Un tālāk ir arī Grifons un Limerata, un Aleksa tā kā es viņai saku, ej, vai ne, viņa stāv skatās uz mani. Aleksa, ej pie saviem draugiem, davai, ej. Viņai tāds, nē, es gribu vēl strādāt, kur ir vēl darbs? Dejam jāt atkal. Viņa tā kā ir tik super duper zirgs. Bet Aleksā te ir elektrība. Jā, tā kā uzmanīgi. Nu, jā, un Limeratu šodien neņemšu, tāpēc, ka ir jau 5:30 un tomēr ir vakariņas. Jā, Aleksā ir neliels klepiņš. Atnācu sataisīt savējiem vakariņas. Limeratai šobrīd iet arī šis te magnēzijum no Havens, jo viņam mums šobrīd ir traks jaunzirgs, un es gribu, lai viņa nedaudz nomierinās. Un arī maniem visiem zirdziņiem iet Huvler mikroelementi. Viņi ir ļoti dažādi, un te iekšā tā kā ir ļoti daudz, kas tagad ir netīrs, bet nu ļoti daudz visādi. Kalcijs, magnīs, te ir vitamīni ļoti daudz. Tā kā šis, man liekas, ir viens no labākajiem mikroelementiem, kas vispār Latvijas tirgu ir nopērkams šobrīd. Kāpēc jūs taisāt partaku? Tas nepārcirti. Kā tu jūties? Tāpēc nebās kameras. Nebās viņam. Nē. Ko tu darīji? Pastāsti, ko tu darīji? Negribu. Nu, pastāsti.
šī viena pēc tam YouTube ieliks. Jā, es ielikšu. Kā ķēmu kaut Un kādu. šito, ko viņš saka, es ielikšu. Nu, liec. Un tu varētu izstāstīt tāpatās, ko tu darīji. Viss bija labi redzams. Šeit stāv visādi koki un malka. Un rekur ir manas kārtiņas, kuras mēs nomizojām. Viņas gan ir ļoti dažādas. Tā kā var redzēt, ka dažas ir tievākas, dažas ir rasnākas. Teidzēs, protams, atlasīt. Un visticamāk vēl piemizot klāt. Bet, principā, jā, viņas ir nomizotas. Nedaudz vajag apslīpēt dažas vietiņas. Un tad ir jākrāso. Tā kā jā, labi, ka pašiem ir savs mešs. Kamēr zirgi vēl nav ievests stallī, tikmēr es ielikšu viņiem sieniņu, lai, kad viņi atnāk, viņi jau uzreiz var ēst vakariņas, un man nav jāvirina bokši vaļā. Zirdziņi iet mājās, reku Limerata, priekšā iet Grifons, un tur aiz mugurā Valdis ar savu zirdziņu, kā mēs smejamies. Jā, Limerata šobrīd skaitās trakais jaunzirgs, tāpēc viņu vedu es. Lai gan šodien viņai ir labs raksturs. Un viņa jau kaut kādu nedēļu ēt magniju, tā kā varbūt jau tas ietekmē viņu. Nu, ir pienācis laiks zirdziņiem dot vakariņas, ēna Grifona. Tā, sākumā iedosim Aleksai, jo viņa diezgan lēnās. Čau, Aleksu! Lūdzu, viņai joprojām nav barotavas, bet viņa ļoti labi ēd to zemes. Tā. Tad, laikam, jāiedod trakajam jaunzirgam, kamēr viņš vēl nav iznesis mums visu boksi. Jā, Limerata. Ko? Mūsu trakais jaunzirgs. Kas īstenībā salīdzinot ar citiem jaunzirgiem nemaz nav tik traks. Labu apetīti. Un mums ir vēl viens neapmierināts zirdziņš, kas gaida vakariņas. Vai ne, Grifīti? Paskat, cik dusmīgs zirdziņš. Zirdziņš grib ēst. Nu, lūk, zirdziņš tiks arī pie sava ēdiena. Tāks tur jau sieniņš ir. Nu, lūk, labu apetīti, Grifā. Viņš tagad būs dusmīgs ēdājs, jo viņš nekad nav laimīgs ēdājs. Bet, nu, vismaz ēd un dusmojas. Tā, ka šī diena ir galā. Esmu sataisījusi zirdziņiem brokastis, kas ir noliktas pie bokšiem. Un, jā, nu, ko lai es pasaku? Man liekas, ka šīs video nav tik interesants kā pārējie, bet tas ir no vienas puses labi, jo tas nozīmē, ka es jutīšos slikti un es ātrāk uztaisīšu nākamo video. Tā kā, jā, tad drīzumā gaidiet, domāju, jaunu vlogu. Noteikti ierakstiet kaut ko komentārā, uzrakstiet, varbūt kādas video idejas jums ir vai vēl kaut kas. Un jā, nospiediet laiku, jo tas palīdz man augt, un noteikti abonējiet šo kanālu. Tā kā labi, Aleksu. Aleks, varbūt tu pasmaidīsi? Nē. Nu labiņi, tad atā visiem un paldies, ka noskatījāties. Čau!